13. uzdevums par 3 punktiem. Dot taisna 6x mīnus 3y plus 7 vienāds ar 0. Nosaka koordinātas vienam punktam, kas atrodas uz dotās taisnas. Un tas ir pats vienkāršākais. Mēs varam ievietot, piemēram, y ir vienāds ar 0. Vienkārši tuvākais. Triviālais gadījums. Un rēķinam 6x plus 7. Mīnus 3 reiz 0, protams, būs 0. To mēs neievietojam. Tad šis 6x plus 7 vienāds ar 0. X ir vienāds ar mīnus 7 sestajām. Un mēs varam jau pierakstīt atbildi. Punkta koordināts ir mīnus 7 sestās x vietā un 0 y vietā. Ar to būtu pilnīgi pietiekami. Bet otrs triviālais, ja jums sagribās kaut ko savādāk, pieņemsim, x ir 0, bet jūs varat ņemt x ir 1, x ir 100. Tad 0 mīnus 3y plus 7 ir 0. Mīnus 3y ir mīnus 7. Abas puses izdalam ar mīnus 3. Un iegūstam y ir 7 trešās. Un reka, jums pat ir vēl viena atbilde. Kurš jums labāk patīk? 0 un 7 trešās. Bet vajag tikai vienu. Tikai vienu. Pieņemsim, x ir 1. Vēl viens uzdevums. Taisna par 2 punktiem. Taisna mx plus 2y mīnus 5 ir 0, ir paralēli dotajai taisnai. 6x mīnus 3y plus 7 ir 0. Nosaka m skaitlisko vērtību. Tā, mums teikts paralēli. Kur mums pie taisnēm ir kaut kas par paralēlitāti? Vienīgā vieta ir šeit. Virziena koeficientus jāmeklē. Tas nozīmē, ka mums taisnas jāpāraksta šādā te formā, lai mēs varētu apgalvot, ka virziena koeficienti ir vienādi. Un tas viss ir nolasāms pa taisno no formulu lapas. Tātad es vēlreiz pārrakstīšu. Mx plus 2y mīnus 5 ir 0. Un, lai dabūtu virzienu koeficientu, mums būs kas jāatstāja kreisajā pusē? Kā mēs darīsim? 2y ir 5 mīnus mx. Izdalam abas puses ar 2. Y ir, un tagad pirmo rakstīsim x, mx plus 5, mīnus mx plus 5 dalīts ar 2, un vienādojums mums tagad izskatīsies. Y ir vienāds, mīnus m dalīts ar 2 reiz x plus 5 dalīts ar 2. Un šai pirmajai taisnai virziena koeficients mums ir tā vērtība pie x. Mīnus m dalīts ar 2. Tagad otru taisnīti. To otrs, kas sākās ar 6x mīnus 3y plus 7 vienāds ar 0. Seši x plus 7 vienāds ar 3y. Abas puses dalam ar 3 un samainam ar pusēm. Y ir vienāds 6x plus 7 dalīts ar 3. Un y ir vienāds 2x plus 7 trešās. Un šeit reizinātājs pie x, jeb otrais virziena koeficients ir 2. Mums teorija saka, ka virziena koeficientiem jābūt vienādiem, tad taisnas būs paralēlas, lai paralēlitāte izpildītos. Tad mīnus m dalīts ar 2 ir 2. Abas puses pareizinām ar mīnus 2. M ir vienāds ar mīnus 4. Un to pierakstam kā atbildi. Tātad, ja mums bija jautāts, lai taisnas būtu paralēlas, kādai jābūt m skaitliskai vērtībai, m ir jābūt vienādam ar mīnus 4. Paldies par uzmanību!